1-1. Ar krītiņiem ir uzzīmētas bērnību debesis, vai tiešām kāds atcerās tāda prāta zemes trīces. Protams, zēns tic, 21. gadsimta atkārtot tik tāds suka cirks. Iepriekšējais atgriezīsies pēc kādiem 100 koka kariņi. Tas ir īsta zelta cīņas. Mūsdiena nogremdēja mūsu bērna domas. Tagad narkotiskas vielas risina bērna lomas. Tagad tikai tu un nav nekad zemes kontroles. Tu gatavs puntus mēnesi, kas ar mentu tests bērns pazūd. 21. gadsimtā jau nulle ir intelekts. Kremdē bērns nevis darbības, bet tikai internets. Es domājies, cik daudz tādu esam. Vienīgais puisis tam tic. Vienīgais puisis tam tic. Atkal vienkārši kaut kā bezjēgā braukājos. Un izvērās, ka es apakaļ ar ko tipa suiki. Tipa pilsētā. Un tagad brauc ārā no viņas. Es nezinu, ko man darīt, brauc uz priekšā, vai brauc apakaļ. Laikam aizbraukšu, bišķi uz priekšu. Tā labi, tur es nebraušu vairāk, braušu apakaļ. Galvenais zīme, kas trupceļi, pliku ģiršana, brīn, es no turienes atbraucu tikko. Možda tur bija trupceļš mašīnām, jā, tā varētu būt. Jo es braucu ar riteru un es vispār izbraucu un šitā mažā. Tā kā es nezinu, kas tur pašai galā ir. Es tagad nonācu pie kaut kā šitāda. Priko pēc vai tiet cauri, jo es tur nekad neesmu bijis. Es zinu, kas ir ties aizbūt uz to pusi. Reku, tā pirms tam es biju bijis. Tieši līdz šīļanai, tu galā ir tā viņš uzvod. Es zinu, neredzēju, ka te tāds bija, labi ar iešlējā. Tikko uznāca augšā. Esmu kaut kādā čukņās kā. Bet nu man patīk. Tajā pusē es aizbraucu par tādām vietām. Nu arī pēc kaut kādām mazām mājām. Tur līkočos iet izvādas ielas. Bet nu labi, pabrauksim, paskatīsimies, kas te ir. Protams, arī pilni visādām paciņām. Žēl, ka es nezinu, uz kuri braukt, pa kuriem braukt. Tātad kaut kā interesanti, jo maš kaut kas interesants te ir. Bet man vairāk patīk, kad es gluži patīk, es nezinu, ko es atrodos. Tā baigi. Un tikai mans mājas vajadzētu būt to pusi. Jo man orientācija laba un es būtu īpaši tikai saprotu, kur es esmu. Tik daudz ceļi. Tur laikam izskatās, ka nekas interesants vajagojais nav. Kur pļāvis sākās. Vajadzēja jābraukt kaut kur tur iekšā. Labi, paskatīšos, kas ir te taisni. Bet nu, jā, te galīgais nekā nav. Izskatās, ka es pēc atkal braukšu kaut kādā teritorijā iekšā. Un kad ārā pēc tam vairs netikšu, tas atkal būs priktos. Kaut čia tikšu ārā. Ko maz dzirdziņi. Guvos mūšas kaimā arī visu. Tur arī bija pirms un guvos pilns mūšām. Es tikko sapratu, no kurienes es izbraucu. Ot ir prikols. Ķipa šitan es esmu aizbraucis un uz turienes, ķipa cuik. Un es biju tur, kur es domāju, ka vispār tikai ķipa privāta teritorija. Un es kaut kur no turienes braucu vācārās. Ok. Bet tas ir itī forši kā braukāju. Vēl, kad es Rīgā pirmoreiz ievātos, es arī braukāju bieži pa ričuku sacensībām. Un man bija līdz ričuks, es dzīvoju pie botāniskā dārza, kāds zina, kas dzīvo Rīgā. Un es Rīgā nezināju pilnīgi vispār neko, un es ceru, ka dzirdu jau beigās jāizpūšu. Bet es rodu cenšos turēt priekšā. Es Rīgā nezināju vispār neko. Es reāli nakts vidū biju jau tumšs, nezinu, cik bija pulkstens, bet bija vasarā, bet tā kā man liekas, ka bija kaut kāds viens cik es atceros. Un es nakts vidū vienkārši paņēmu ričuku un vienkārši kaut kur braucu, un es nezināju, kur es braucu. Pēc lietām zināju, kā tik līdz centram. Es aizbraucu un pēc tam es vienkārši atradu vienu galveno ielu, kas izrādījās Brīvības ielu un braucu taisni. Līdz es aizbraucu uz Juglē, kas jūtas līdz galas. Neko nezinot naktī reāli. Bet jā, tā es iepazinu Rīgu ļoti ātri un pēc tam vēl viss blakus, Rīgas rajons. Tie ir ķipa Ogres,
salats, grīvu, laikam, saularieši. Un kaut šī jau visādi šitās vietas. Kristofer, pastāst, kā tu jūties šodien? Kā tu jūties? Kāds tavs? Pagaidi, ne? Maz. Nenāc tu. Viss maz, bet... Mums ir jāiet uz klubu, mums ir appointments. Tas ir kā nāves zvans. Tātad, ko mēs darām? Mēs tagad ejam atpakaļ uz... Nē, tie džeks sagrāmā. So, ko mēs darām? Mēs tagad ejam atpakaļ uz pirmo klubu. Tu biji pār tīsi, tu filmē savu zonu. Paļu Bobu. Tad Kristofers parāda, ko viņš prot, viņš paceļ eglīti. Viņš ir malacis. Viņš redzēt cilvēks, kurš saprot cilvēks. Ne? Nē. Māsēs to māju. Jā. Tas būs next level shit, what we'll do. Ja jums vajag jaunas rokas, tad tās var nopirkt. Jauna nadziņa. Vēlties nadziņas? Bēšņas jums uztaisīsi. O, 2 eiro. Kas notiek? Man pat jau 2 eiro. Viņš tikko no durvīm dabūja 2 ērikus. Ejam, man jau Pagai, neskrien, es nevaru tikt tev līdzi. Man nav stabilizātora, bļaļ! Zaibāli, Kristofers aizskrien prom. Labi, lai Kristofers skrien. Es palieku viens. Tātad, jā, mēs esam Nīderlandē un mēs tā kā staigājam pa klubiem un vienkārši fotografējam cilvēkus. Fucking Kristofers vēl ir, ja? O, fucking policija. Nu tā, vat. Te ir policija, es nezinu, vai mums ir ķipā raids. Mums ir raid klubs.